Labvakar visiem! Es atļaušos jūs uzrunāt, jā, kā kolēģis. Es tagad divos vārdos izstāstīšu par sevi, kāpēc es vispār uzskatu, ka varu vadīt šo semināru, šo webināru, jā. Jo, jā, ir tāda pieredze, ka diezgan ilgu laiku esmu strādājusi par personāldaļas vadītājiem. Tātad, kas es tāda esmu? Jā, ar dažiem mēs esam pazīstami, bet, respektīvi, esmu pašlaik strādāju Latvijas Universitātē, profesionālās pilnveides akadēmijā un, respektīvi, strādāju pie tālmācības kursu izstrādes. Visu mūžu nodarbojos un darbojos izglītības jomā, bet arī tā kā, un 20 plus gadus jau tā kā bail šos ciparus saukt, jā, skaļi, bet, jā, es esmu strādājusi kā biznesa trenere, kā kursu izstrādātāja, un arī daudzus gadus, vairāk nekā 15 gadus, strādāju arī kā biznesa trenere. Ja? Līdz ar to izstrādātu un novadīto semināru, webināru kursu ļoti daudz. Tāpēc mēs arī pievienojam plus, kurš jau skaita, ja, ja jau tāda cipari. Bet arī man ir diezgan liela tāda ievērojama pieredze personāla vadībā, jo, jā, 15 plus gadus kopumā, jā, paskatīties, jā, esmu strādājusi par personāla daļas vadītājiem, un kā mēs visi zinām, personāla HR daļa, jā, vai personāla daļa, jā, ar ko nodarbojas, ar personāla attīstīšanu arī, jā, un respektīvi ne tikai vadīju, bet arī biju ne tikai treneru puse, pasniedzēju puse, jā, bet arī pasūtīju, jā, atlasīju apmācības, jā, un arī pirms vēl Covida laikiem uzņēmumā, kur es vadīju personāla daļu, mēs bijām izveidojuši jau pirmus tālmācības, jā, vai tālmācības kursus priekš zvanu centra darbiniekiem, jā, un teikšu, kā arī saņēmām ļoti labas atsauksmes. Un ja runāt par izglītību, jā, man ir vairākas augstākas izglītības, pedagoģiskā, psiholoģiskā, un tagad ir mini-MBA izglītība mācību vai izglītības dizaina jomā, jā. Respektīvi, man ļoti patīk mans darbs, jo es visu mūžu mācos. Jā, un katrs kurs, un katrs docētājs, katrs pasniedzējs, katrs projekts, tas ir jauns. Tā ir jauna mācīšanās pieredze, jaunas zināšanas, jā, un tas man ļoti, ļoti patīk. Tāpēc, laikam, ar to arī nodarbojos, jā. Un tad tālāk, jā, kā mēs šodien strādāsim. Mēs ar kolēģiem tad runājam, jā, mēs tā kā ieplānojam 2 stundu webināru, bet kā es parasti arī savos kursos, semināros saku, ka mērķa turēt jūs 2 stundas, jā, pie datora mums nav, bet ir saturs, kuru mēs sagatavojam un ar kuru gribu padalīties, jā. Līdz ar to, tā kā, plus mīnus līdz 2 stundām viss tas pasākums aizņems. Ir ieplānots pārtraukums, jā, jo redziet, mēs šodien runāsim arī par tendencēm, jā, un viena no tendencēm ir tā bilansi, jā, starp to laiku, kur mēs pavadam pie datora, un ārpusē ekrāna laiks, jā, un līdz ar to tādu nelielu pārtraukumu, jā, mēs tomēr ieplānojam. Un kā redzat, jā, ieraksts būs pieejams, visi, kuri ir reģistrējušies, saņems arī webināra ierakstu. Un tagad es par sevi pastāstīju, kā šodien notiks, jā, kā strādāsim. Un tad man ir lūgums, jā, man jāsaprot, kurš piedalās, jā, kāda ir mūsu mērķa auditorija, jā. Ierakstiet šatā ciparu, jā, pie kuras grupas jūs varētu sevi tā kā attiecināt. Ja gadījumā cits, jā, tā arī ierakstiet, jā, vai no amatu, vai no cits, jā. Aha, HR daļa, treneri, jā, kas pasniedz, jā, ir arī kāds cits, jā, ir vadītājs,
daži vadītāji, ļoti labi. Aha, 2, 3. Aha, personāla daļas vai, jā. Ja rakstat cits, tad droši varat arī pierakstīt, jā, lai mēs saprotam, jā, kam vēl interesē šī tēma. Aha, labi, milzīgs jums paldies. Tad es saprotu, jā, ka plus mīnus mums ir diezgan liela uzņēmuma vadītāju. Tad grupa ir tā kā cilvēki no personāla daļas, jā, no HR. Un, super, attīstības vadītāja. Super, ļoti labi. Digitāla mācība līdzekļu instrumentu kolēģi, cik man patīkami dzirdēt, jā, ka jūs ar to nodarbojaties savā uzņēmumā. Super. Brīnišķīgi, jā, un ir tie, kas pasniedz, jā, un es domāju, ka jā, visiem būs šī informācija noderīga. Labi, tad nākamais solis, un man tā kā jāsaprot arī tā kā jūsu pieredze, jā. Tā kā tagad runāsim par jūsu pieredzi mācību kursu izstrādē, e-mācību, jā, un it īpaši tālmācības kursus, ja esat izstrādājuši, tad varat ierakstīt vairākus cipariņus, jā. Tad viens, ja izstrādājat e-mācības, nu, piemēram, tālmācības kursi, jā, ja vadat tiešsaistē apmācības, jā, pasniedzēju, un man ļoti interesē 3, 4, kam ir pieredze tālmācības mācīšanas pieredze, kam nav, brīnišķīgi, ļoti labi, jā, ir tie, kam nav tādas pieredzes mācīties attālināti tālmācības formātā. Arī ļoti labi. Super. Jā, man ļoti patīk, ka šeit jūs esat arī te cilvēki, kuri gan izstrādā, gan mācās, jā, ir tāda pieredze, tas ir ļoti labi. Un es parasti arī es cenšos veidot to saturu tā, lai jūs varbūt arī varētu paņemt kaut ko jaunu sev, bet man neskapēc vienmēr liekas, ka, Ameriku es jums neatklāšu, jā. Ka būs zināmas lietas, jā, būs arī zināmas lietas, it īpaši, ja jūs arī strādājat šajā jomā, jā, e-kursu, e-mācību izstrādē. Un, ja jau mēs visi kopā esam kolēģi, tad droši izmantojiet čatu, dalaties varbūt ar atziņām, dalaties ar kaut kādiem komentāriem, jā. Es tikai to atbalstu, man tas ļoti, ļoti patīk. Un es varu sakot, mēs arī visi būsim beigās ieguvēji, jā. Labi, tad sapratu par mērķa auditoriju, tad ejam tālāk. Prakse liecina, ka ir vērts tomēr, jā, neskatoties uz to, ka mēs visi plus mīnus, jā, esam dzirdējuši par to, kas ir e-mācības, ir vērts tomēr sinhronizēties un saprast, jā, un vienoties par tādu vārdnīcu, jā, webināru vārdnīcu. Tad, kādus terminus, definīcijas es lietošu, jā, un ko tas nozīmē. Ja mēs runāsim par e-mācībām, un respektīvi šeit jūs redzat arī definīciju, kur ir paņemta tāda no UNESCO un tā tālāk avotiem, tad mācību process, ja, kurš saturs komunikācija atbalsta un tā tālāk, ja, tiek organizēts, vadīts un digitālajā vidē, e-vidē. Ja? Tad, kad mēs mācāmies ar e-instrumentu palīdzību. Tas ir e-mācības. E-mācības dalās 2 veidos, varētu teikt. Vismaz 2 veidos, ja? Asinhronas un sinhronas. Ja runājam par asinhronām e-mācībām, ja šeit jūs redzat izglītības likumā ņemto definīciju, ja, tālmācība, tā saucamā tālmācība, skaitās un vai pieskaitama pie asinhronas e-mācībām. Un šeit ir būtiskākais moments, ja, kā mūsu klients, kursa klausītājs, ja viņš pastāvīgi apgūst individuālā veidā. Ja, individuālā veidā savā tempā, ja, tad, kad viņš vēlās, tik ilgi, cik viņš vēlās. Ja? Neviena blakus nav, tādā ziņā, kā es nezinu, kurš vēl
studē, jā, šo kursu, un kādi vēl, teiksim, grupas vai kursa dalībnieki pastāv vai ir absolvējuši šo kursu. Es esmu nopircis vai atkal esmu pieslēdzies pie mācību satura, un es mācos, jā, tālmācībā, pats savā tempā. Un sinhronais variants, jā, tur atkal atšķirās ar to, ka vienlaicīgi, jā, mēs tagad, jā, mācāmies un esam vienlaicīgi vienā vietā pieslēgušies, jā, izmantojot digitālas tehnoloģijas, jā, un bieži vien, jā, vai lielāka daļa, tomēr tās tālmācību, jā, par tālmācību sauc asinhronas mācības, par sinhronām e-mācībām sauc tiešsaistes apmācības, tiešsaistēm. Nu, lūk, un nezinu, kolēģi, ja kas labojiet mani, bet pēdējo laiku es bieži vien dzirdu arī par pašvadītām mācīšanām. Un es pamanīju arī tādu tendenci, ka jauc pašvadītas mācīšanas ar tālmācību. Nezinu, esat to pamanījuši, nesat pamanījuši iepirkumos un. Tiek izsludināts pašvadītas mācīšanas, skatāmies aprakstu, tālmācība. Bet es gribētu uzsvert, jā, ka pašvadītas mācīšanās un tālmācība tas nav viens un tas pats, jā. Un vienkārši par to jāatcerās. Un šodien mēs runāsim vairāk par mācībām, asinhronām, sinhronām, tiešsaistes apmācībām, tālmācību. Ja? Pašvadītas mācīšanās vai self-directed learning, ja? Tas ir pavisam kas cits. Tur bišķiņ cita metodoloģija. Ok, līdz šīm, vai viss ir ok, vai viss ir skaidrs? Piekritat, nepiekritat, iemetiet kādu reakciju čatām. Bet mēs tad iesim tālāk. Tad mēs iesim tālāk, un par ko šodien parunāsim? Jā, par ko tad šodien parunāsim? Parunāsim par to, respektīvi, 3 daļas. 3 daļas, jā. Man gribētos tiešām sākt ar apmācību tendencēm 26. gadam, jā, vai 2026. gadā, un nevis vienkārši tā kā pārskaitīt šīs tendences, bet arī varbūt padalīties ar dažām kādām atziņām, arī ko es novēroju, jā, kā konsultanti, kā arī cilvēks, kurš nodarbojas ar e-kursu izstrādi, tad kā uzņēmumi arī ievieš un pielāgo šīs tendences savos uzņēmumos. Ja? Tad sekos īsa daļa par to, kādas mācību vajadzības varētu risināt ar e-apmācībām. Ilgi domāju, kā var būt. Par šo tēmu var runāt tiešām 1, 2, 3. Lūk, bet mēs parunāsim tiešām, un es parunāšu varbūt par tām, nevis konkrētām tēmām. Es nestāstīšu projektus, nestāstīšu, nerādīšu piemērus, bet kopumā, lai būtu priekšstats. Kuras tad tēmas, kādus uzdevumus mēs varam risināt ar e-kursu, ar e-apmācību palīdzību, kur atkal tā kā, dikti jāpiedomā, lai tiešām šo uzdevumu atrisināt e-kursu formātā. Un tad uz beigām labas, sliktās prakses piemērus, tā to sauc, bet man gribētos tiešām fokusēties varbūt uz tādām, tiešām, kā kļūdām, izplatītākām kļūdām, jo redziet, kļūdu, teikšu atklāti daudz, ko es vēroju, jo arī, kad strādāju ar uzņēmumiem, es veicu auditus, mācību sistēmu auditus, un kad izstrādājumu kursus, kad analizēju mācību materiālus, redzu tās kļūdas, kuras varbūt, respektīvi pēc tam traucē mūsu mērķa auditārijai reāli iemācīties. Un par šīm kļūdām un kā tās kļūdas atrisināt un nepieļaut, tad mēs runāsim
daļā. Nu, lūk, tāds ir šī webināra rīcības plāns. Ja? Tātad par jautājumiem kolēģiem. Es piedāvātu varbūt darīt tā, ka tik līdz ir jautājums, ja, ierakstam čatā. Es uzreiz varbūt arī neatbildēšu, varbūt uzreiz atbildēšu, ja, bet ja jau ir kaut kādi jautājumi, ja ir kaut kāds komentārs, labāk komunicējam, ierakstam, cenšamies uzturēt dialogu. Negribās man būt tādai runājušai galvai, ja, kura tikai runā. Gribās arī saprast, ko jūs par to visu domājat. Lūk, tāds plāns, ko aiziet, ja? Aiziet. Un tad e-apmācību tendences. Man ļoti patīk lasīt pētījumus, tur apkopojumus, atskaites, ja, un lielas konsultinga firmas, uzņēmumi, ja, teiksim, tie paši Deloitte, McKinsey, viņi reizi gadā vai reizi 2-3 gados veido ļoti lielus tādus un apjomīgus pārskatus, kurās tai skaitā iet runā par izglītību, par izglītības jomu un, protams, kur pēc pandēmijas laikiem bez e-kursiem, digitāliem mācību kursiem, jā, izglītība, jau tagad nevar iztikt, jā. Un gada garumā es tā kā vācu informāciju un pēc tam tad arī pati analizēju un veidoju tādu izlasi, jā. Un es padalīšos ar lieliem megatrendiem, jā, vai mega tendencēm, mega vai makro trendi un tendences. Un katrā tā lielā, jā, mega makro tendence, viņas sastāv un vēl dalās, jā, uz vienkāršas tendencēm, kuras attīstās straujāk, lēnāk, jā, bet kuras, kopumā veido tās lielus megatrendus, jā, vai megatendences. Es domāju, ka neesat pārsteigti, jā, mākslīgais intelekts, jā, un respektīvi, jā, mēs jau nevis ar vienu kāju, jā, mākslīga intelekta pasaulē, jā, bet mēs jau tur dzīvojam, jā, un es nezinu, jo tālāk, jo mazāk, tīpaši, laikam, mūsu vidē, jā, un no tiem cilvēkiem, kuri piedalās šodien webinārā, ja, jo tālāk, jo mazāk to cilvēku, kuri nav lietojuši mākslīgā intelekta rīkus, ja, un nav dzirdējuši par ChatGPT. Tātad mākslīgais intelekts, jā, izglītībā, jā, personāla apmācībā un ļoti aktīvi izmantojams instruments, palīdz, jā, un šeit jūs redzat, es pārskaitīju arī tās tendences, jā, ka tas ātrums zināšanas ļoti ātri noveco, jā, un tai skaitā, pateicoties mākslīgā intelekta ieguldījumiem šajā procesā, mēs redzam arī, ka parādās jaunās profesijas, jā, tiek prasītas jaunas kompetences no mums kā darbiniekiem, jā, no jūsu kolēģiem, un jau inovācijas, ne tikai komercvide, jā, bet inovācijas jau diktē kompetences, jā. Nezinu, vai ir kāds, kurš nelieto mākslīgo intelektu palīgus, nekonsultējās, nemācās ar mākslīgā intelekta palīdzību, jā. Ja tādi ir, tad, ir vērts pārdomāt stratēģiju, jā, un tiešām sākt lietot mākslīgo intelektu. Lūk, un respektīvi, un tā tālāk, jā. Tiešām mākslīgais intelekts ļoti, ļoti ietekmē arī izglītības jomu, un tīpaši tiešām mākslīgais intelekts tagad tiek ļoti aktīvi izmantots arī e-mācībās.
Bet, nu, ok, informācijas daudz. Ja mēs lasām pārskatus, tie jaunie mākslīgā intelekta rīki, viņi parādās nu, katru dienu. Ja? Un tas skaits aug, upgrade notiek, kā tam visam sekot līdzi un ko lai dara. Ja? Un kā mēs no visa tā varam tā kā, savā uzņēmumā ievest šo trendu, tendenci un ko lai daram mēs uzņēmumos. Tad, nu, kādus risinājumus es tagad redzu, un no savas puses arī tā kā jums piedāvātu un izskatīt. Pēdējā arī personāla vadības konferencē, rudenī es arī piedalījos. Daudz tika runāts par to, ka tiešām, teiksim, kā mākslīga intelekta prasmes, jau tāda, nu, obligāta prasība. Kompetenču modelī un arī kompetenču modelī ir jau ievietotas tās prasmes, aprakstītas prasmes. Arī daudzi uzņēmumi veido tādu sandbox, tad tiešām tādu smilšu kā bērnu dārzā, lai vietu, drošu vietu, kur mēs varam testēt, kur var testēt, testēt rīkus, mākslīgā intelekta rīkus. Tas arī, es domāju, ka jau nav jaunums, bet jūsu uzņēmumā joprojām nav, tādas iespējas ir vērts tiešām padomāt un izveidot vai nu vienkārši tieši tādu entuziastu grupu un sākt apgūt un meklēt mākslīgā intelekta risinājumus savam uzņēmumam, uzņēmuma darbinieku vajadzībām. Bet, ja runāt par emācībām, tad mēs arī tā kā savā nodaļā jau tā kā ieplānojam ar nākamo gadu sāksim gan ievest, gan aktīvāk testēt, gan arī tālāk un vairāk izmantot mākslīgā intelekta risinājumus un rīkus kursu veidošanā. Jautājums no tiem, kuri tagad piedalās webināra. Izslēgsim ChatGPT, Gemini vai vēl kādus citus tādus, tiešām rīkus, kuri palīdz veidot saturu, tekstus, vai atbild uz jautājumiem. Vai jūs lietojat arī kādus citus rīkus, teiksim, attēlu veidošanai, video veidošanai, audio prezentāciju veidošanai? Protams. Super. Kā citi, kā pārējiem? Gamma, prezentāciju veidošana ļoti labi. PowerPoints, viņš ir tāds arī tagad, Canva, PowerPoints, tikai ChatGPT, bet viņš arī ļoti labs. Brīnišķīgi, daudz un dažādus, tas ir ļoti labi. Ok, papailots. Ļoti labi. Tātad, man prieks tiešām, teiksim, jo tagad tiešām, kā bez tā. Bet tajā pašā laikā, teiksim, arī viens no ieteikumiem, mums tiem, kuri strādā un diezgan aktīvi izmanto to pašu ChatGPT, vai citus rīkus, ir tāds brīdinājums, no trendsetteriem, no tendenču analītikiem, ir brīdinājums un aicinājums tiešām domāt par to, kā mēs strādājam, kā mēs lietojam, un aicinājums attīstīt arī kritisku domāšanu. Un līdz ar to, no vienas puses, var aizrauties ar mākslīgā intelekta izmantošanu uzņēmumā, kursos, bet ļoti pārbaudām, ko saražo, kāda kvalitāte un vai varam uzticēties. Tad kritiskās domāšanas attīstīšanai jānāk tā kā blakus kopā ar mākslīgā intelekta rīku izmantošanu un apmācībām. Labi, ejam tālāk.
Nu, tad arī, laikam, esat dzirdējuši, un par to tagad daudz ļoti runā, ka sabiedrība noveco. Jā, un jo tālāk, jo vairāk tiek pacelts jautājums par pārkvalificēšanos, jā, instrumentiem, kursiem, nu, un mūža izglītību. Un pēdējā statistika jau parādās statistika, un tiek runāts, jo tālāk, jo vairāk par to, kā mūsu bērniem. Jā, jau būs, visticamāk, viņi mainīs nevis tur 3-4 darba vietas savas mūžas vai darba dzīves gaitā, jā. Nevis 3-4 darba vietas, bet 3-4, a to ir vairāk izglītības, profesijas, jā, profesijas. Bet, lai apgūtu profesiju, būs jāmācās. Līdz ar to mūža izglītība, tas ir tāds ļoti stiprs un aktīvi augošs trends. Un mūža izglītība arī ļoti attīstās pateicoties tam, kā notiek prasmju revolūcija. Mainās prasības, jā, un respektīvi jau mazāk cilvēkus interesē vēsturiskie aspekti, mazāk cilvēkus interesē varbūt tāda dziļa vai padziļināta teorija. Visticamāk man piekritīsiet, ja? Gribam redzēt konkrētus risinājumus, gribam attīstīt konkrētas prasmes, ja? Un jo ātrāk, jo labāk, jo ātrāk es varu iemācīties, jo labāk. Lūk, un tiešām pieaug pieprasījums pēc modulārām programmām, nevis tur 4 gadu vai 3 gadu bakalaura, jā, studijas, bet es paņēmu moduli, jā, izmācos konkrēti, jā, paņēmu tās zināšanas, kuras man trūkst, un saņēmu mikroapliecinājumu. Vai esat dzirdējuši par to, kas ir mikroapliecinājums? Nesat dzirdējuši par mikroapliecinājumu. Kas tas tāds par zvēru? Jo tagad arī diezgan aktīvi mūsu valstī šīs virzienas tiek attīstīts. Redzu, maz kurš ir dzirdējis, jā, nav daudz tādu. Respektīvi, mikroapliecinājums, tas ir dokuments, jā, vai mācību process, kurš notiek, tāds īstermiņā. Jā, īstermiņā, un mikroapliecinājums apliecina mācību rezultātus pēc īstermiņa mācību pieredzes. Un, piemēram, mēs arī Latvijas universitāti veidojam kursus, 75 stundu garus kursus, pēc kuru jūs varētu saņemt konkrētas prasmes, jā, vai zināšanu mikroapliecinājumu. Jā? Tur ekonomika, mākslīgais intelekts, tā tālāk, ne tikai, jā. Tāpēc jau pieaug interese, ja, un vispār, teiksim, pasaulē pārorientējas no garām programmām, ja, uz mikroapmācībām, uz modulārām programmām, īsām un konkrētām mācību programmām. Un ļoti, ļoti interesē, protams, elastīgas mācību trajektorijas, par personalizāciju mēs bišķiņ vēlāk arī parunāsim. Jūs visticamāk arī zināt, redzat, jā, kā arī ļoti strauji attīstās B2B mācību platformas, un jau 5-6 gadus atpakaļ, tās pazīstamas platformas bija, 2-3, piemēram, Coursera, Udemy. Tad pēdējo dažu gadu laikā ļoti strauji attīstījies LinkedIn Learning, jāmācību platforma, edX, un tā tālāk, jā. Tāpat Coursera, Udemy, un tiek veidotas arī mācību platformas, kuras jūs varat ņemt, jā, pieslēgties un mācīties paši un ievietot arī savus kursus. Tas viss tiek domāts, jā, un parādās tāpēc, ka tiešām ļoti attīstās šī nozare, un tās prasmju revolūcija prasa ātru piekļuvi, ātru mācības tempu, un atkal tā pielāgošanās, jā, manam vajadzībām, dzīves tempam, un lai es varētu mācīties tad, kad varu un tad, kad gribu.
Tā, un kādi tad varētu būt risinājumi vai nu, tādi uzdevumi, jā, tad mums cilvēkiem, kur nodarbojas ar personāla attīstīšanu. Tātad no amatiem uz prasmēm, jā, un respektīvi tas kompetenču monitorings, jā, jau iesaka veikt jau vismaz reizi gadā, jā, jo kādreiz, teiksim, tās kompetences mainījās, izstrādājām kompetenci modeli, tad tas modelis kalpo mums vairākus gadus, jā. Bet tagad iesaka pārskatīt, jo ļoti strauji viss mainās, jā. Mācību katalogs, jā, nevis pēc tēmām, bet pēc prasmēm. Fokus ne uz amatu, ne uz tēmu, bet uz prasmēm, kuras mēs iegūsim mācību rezultātā. Ja? Un nevis kurā kursā esi bijis, bet ko tu dari pēc tā kursa, ko tu iemācījies, ja? Un līdz ar to visas upskilling, reskilling programmas, ja, tiek ļoti aktīvi tagad attīstītas lielos uzņēmumos, un ja jums, teiksim, ir daļa no personāla, kuru varbūt ar laiku ir plānots atlaist, ja, vai atkal tā kā aizstās ar robotiem, tad ir vērts padomāt tiešām par reskilling programmām, ja, par pārkvalificēšanas programmām. Un, lai tās pārkvalificēšanas programmas, jā, būtu efektīvas un arī uz prasmēm balstītās, tad aicinām arī sadarbību ar universitātēm, jā, lai mēs varētu kopā tiešām strādāt un izstrādāt aktuālus programmas, kuras palīdzēs jūsu darbiniekiem attīstīt, jā, prasmes. Nākamais arī tāds megatrends ir labūtība. Labūtība, par to runā arī visur un ļoti daudz. Ja? Jo tālāk, jo vairāk mēs redzam, ka bērni kļūst atkarīgi no digitālām ierīcēm, jā, mēs paši esam atkarīgi, jā, un tā kā nepārtraukti tur sekot, kurš ko man uzrakstīs, kurā sociālajā tīklā, jā, un reaģēt uz visu messengeru, jā, izziņām, tā ir tāda mūsu realitāte. Līdz ar to šīs megatrends arī tā kā, ieslēdz, jā, un attīsta citus tādus, jau mazākus trendus, jā, tādu, piemēram, kā digitālas atkarības profilakse, jā, un apzinības paaugstināšana, jā, veidus, kā meklēt, jā, un kā atrast tos balansus starp ekrānu un realitāti. Respektīvi, labūtība, visticamāk arī jūsu uzņēmumos, jo tālāk, jo vairāk, ja es redzu, ka tiešām tiek aicināti speciālisti, ārsti un tā tālāk, kuri palīdz darbiniekiem atrast to balansu starp ekrānu un realitāti. Ja? Tiek ierakstītas lekcijas, ievietotas mācības platformā un pēc tam tiek sauktas par e-apmācībām. Mēs par to bišķiņ vēlāk parunāsim, ja? bet kāpēc nē? Ar kaut ko taču jāsāk. Ja? Un līdz ar to, ja jums tiešām jūsu uzņēmumos tiek organizēti kaut kādi pasākumi, padomājiet, kādus materiālus jūs varat pēc šī pasākuma sev atstāt, jā, varbūt ir vērts tiešām vienoties ar pasniedzējiem, jā, par to, kā viņi uzstājās un novada lekciju, nolasa lekciju auditorijas priekšā, varbūt arī ir vērts atsevišķi, kā mēs šodien, jā, novadīt webināru un ierakstīt webināru un pēc tam padomāt, kā šī webināra materiālu izmantot e-kursu, e-mācību veidošanā. Bet par to mēs bišķiņ arī vēlāk parunāsim. Tātad, un kādi varētu būt risinājumi? Jā, iekļaut jau labūtību kā daļu no mācību stratēģijas, bet arī, teiksim, atkal no vienas puses tiek runāts par to balansi starp ekrānu un reālo dzīvi, un atkal mēs tā kā aicinām visus tā kā vidē apgūt visas šīs zināšanas, jā. Un visticamāk esat dzirdējuši par hibrid apmācībām, jā, kad, piemēram, mēs apvienojam un daļu no materiālā mēs pasniedzam online vidē,
Nu, tiešsaistē, kā piemēram šodien, vai, nu, teiksim, izveidojam mācību materiālu un ievietojam mācību vidē ar mērķi, kā darbinieks gatavojoties klātienes pasākumam, jā, klātienes varbūt darbnīcei, varētu iepazīties ar teoriju, ar kaut kādām teoretiskajām aspektiem, koncepcijām, piemēriem, jā, patstāvīgi vidē, bet atkal tā kā jau strādāt pie prasmju attīstīšanas, jā, un varbūt, kur ir nepieciešama tāda cieša komunikācija, jā, šīs apmācības mēs varētu organizēt offline formātā. Jā, un līdz ar to tā mēs atbalstīsim arī šo trendu, šo tendenci. Nu, jā, un šeit arī tā kā nevis vārds vārdā ir paņemti kursu vai programmu nosaukumi, ja? Bet es zinu, pazīstu uzņēmumus arī, kur, teiksim, kaut kas tam līdzīgs tiek jau izstrādāts un piedāvāts darbiniekiem, ja? Piemēram, kā izvairīties no doomscrolling, ja? Vai arī informatīvie materiāli par to, kā tehnostress ietekmē kognitīvas funkcijas, ir īpaši, kad daudz jādomā, daudz jāstrādā, un daudz laika jāpavada pie ekrāna. Nu, lūk, un kritiskā domāšana arī ļoti palīdz palikt celt to apzinātību, jā, un tiešām pašam regulēt to apjomu, jā, cik daudz laika mēs pavadam e-vidē, digitālajos rīkos, jā, un cik reālajā pasaulē. Nu, efektīvi, un tad, jā, ceturtais trends, mācību personalizācija. Visticamāk arī esat dzirdējuši, jā. Un teikšu tā, nav vieglajiem uzdevumiem personificēt mācību procesu, bet atkal, tā kā pirms mēs izstrādājam mācību kursu, mēs jau varam padomāt par to, kā mēs varam personificēt saturu, un vai nu atkal to mācību ceļu. Un šeit jūs varat redzēt pārskaitītas, tās galvenās tendences, kā tālmācība, tas arī, tā kā nevis parādījās, bet tālmācība arī ir daļa no šī trenda, no šīs tendences, jo it īpaši tālmācībā, es kā students varu atļauties mācīties sev piemērotā laikā, tempā un atkārtot nodarbību vai noskatīties video tik reizes, cik man ir nepieciešams. Savā tempā, savā personīgā tempā. Un tāpēc arī tālmācība ļoti strauji tagad attīstās, un jo tālāk, jo vairāk uzņēmumu, pievērš uzmanību it īpaši tālmācības formātām, jo tālāk, jo grūtāk, savākt cilvēkus uz, piemēram, to pašu tiešsaistes pasākumu, es neesmu skaitījusi, cik mēs tagad kopā esam, bet bija pierakstījušies vairāk nekā 130-150 cilvēki, cik reāli apmeklē un pieslēdzās, mēs redzam. Lūk, un tāpēc tālmācībai, kā personalizācijas trends, tas ir ļoti tāds labs risinājums. Mākslīgais intelekts un personalizācija ļoti attīsta viens otru, jo priekš atgriezniskās saites generēšanas, mākslīgais intelekts ļoti palīdz, un asistenti, chatboti, tas ir tāds, tie risinājumi, kurus jau izmanto mācību kursos. Nākamajā gadā arī Latvijas universitātē, mēs izmantosim chatbotus, un mums tā kā veidojas sadarbībā ar Tildi. Testēsim un izmantosim chatbotus arī tālmācības kursos.
Nu jā, un mākslīgais intelekts, kā mācību asistents, arī ļoti interesants un tāds ļoti strauji augošs tāda tendence, jā, ka tagad ļoti aktīvi testē, jā, mācību asistentus kā tādu tutoru, kā mentoru, jā, ar kuru un izmanto jau tās iespējas, jā, ka lūdzu sagatavo man programmu, es gribu ātri iemācīties, piemēram, tur valodu, vai, piemēram, tur kaut kādas citas prasmes, jā, man jāapgūst, jā, tad arī mākslīgais intelekts diezgan veiksmīgi, jā, spēj izveidot saturu. Bet ir viens bet. Kā jūs domājat, kas vēl trūkst mākslīgajam intelektam? Jā, kad mēs viņam jautājam par to, kā izstrādām mācību programmu. Labu, lai es iemācos. Kas trūkst mākslīgajam intelektam? Ir idejas, ierakstīt šādā, padalāties. Es no savas pieredzes arī pēc tam pateikšu. Jā, kas vēl joprojām konteksts? Jā, pieredze, jā, milzīgs paldies, jā. It kā tā pieredze, jā, tas konteksts pieredzes, tiešām ļoti precīzi. Atbildēšu Sabīni pēc tam bišķiņ vēlāk, jā. Kultūrvēsturiskais konteksts, jā, tiešām piekritu visu emociju komponentu, joprojām, jā. Piekritu prompti, jā, ļoti svarīgi pareizi noformulēt, bet vienalga halucinācijas paliek. Jā, es no savas pieredzes, jā, es tā kā tiešām piekritu jūsu teiktajam un redzu, ka tiešām trūkst pagaidām tās ekspertīzes. Ekspertīzes nejūt līdz galam, jā, to apjomu, pietiekamību un. Tāpēc mākslīgais intelekts kā instruments tam, lai tiešām tā kā instruments, kurš palīdz ātrāk izstrādāt mācību materiālus, brīnišķīgs, jā, bet tomēr kontrolēt, ko raksta, kādā stilā, cik ievēro, cik emocionāli, neemocionāli un tā tālāk, jā. Ļoti svarīgi, lai tomēr būtu arī klāt cilvēks, kurš varētu novērtēt un varbūt arī piekuriģēt, jā. Tā, un tad jautājums bija no Sabīnes, jā, vai ir dzirdēti arī kādi rīki, jā, mākslīgi intelekta rīki, ko pievienot kā ārēju avotu mācību platformai, lai šo saturu pielāgotu personalizētu lietotājiem. Tad tur konkrēti gatava tāda rīka, varbūt 100%, kurš darbojas, es pagaidām neesmu atradusi, jā, bet lai tas rīks darbotos, būs vajadzīgs prompts. Un jums vajadzēs vienalga sagatavot uzdevumu tam rīkam, jā, pēc kādas loģikas, pēc kāda principa personalizēt, jā, mācību saturu vai to mācību ceļu konkrētam darbiniekam, konkrētam cilvēkam. Līdz ar to pirms mēs pieslēdzam mākslīgo intelektu, mums pašiem jāizdomā, pēc kādiem kritērijiem un kā labāk būtu, jā, kādu ceļu veikt, jā, tam darbiniekam, lai apgūtu un apgūtu to mācību materiālu un visas nepieciešamas prasmes. Bet arī tas pats ChatGPT un asistenti, jā, arī diezgan aktīvi tiek izmantoti arī tagad jau mācību platformās. Jā, un ja jūs paskatīsieties kursarā, Udemy platformā ir atsevišķi kursi, jā, kur ir pieslēgts mākslīgais intelekts un kur var paskatīties, vismaz to algoritmu, nevajag visu pašam izdomāt no galvas, bet vismaz paskatīties principus, pēc kuriem, jā, kādu ceļu, kādus jautājumus viņi uzdot, jā, kā viņi būvē to ceļu, lai
personalizēt apmācības, jā, manam vajadzībām. Nu, tāda varētu būt rekomendācija. Ok, jā, nu un tad par mācību personalizāciju, nu kāda varētu būt risinājumi? Ja, es ceru, ka Sabīna, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu. Mācību personalizācija un risinājumi. Tad jāatcerās, nu, jāsaprot, ka personalizācija balstās uz datiem. Ja? Un jūs jau minējat, teiksim, vai zināšanu līmenis, ja? Vai nu atkal, teiksim, zināšanu līmenis, vai nu valoda, vai nu atkal tēmas, vai nu mēs visi esam pārslogoti, ja? Un es saprotu, ka es varu mācīties vai veltīt mācībām, tur es nezinu, pusstundu dienas, darba dienas laika, tas jau ir daudz, ja? Dažiem. Tāpēc jāvāc dati un jāsaprot, tātad kādi dati un kā mēs kādus datus vākt, kā mēs tos pēc tam izmantosim mācību mērķiem. Tur ieslēdzās GDPR, visas tās lietas jāsaistītas, bet labāk vismaz sākt ar to, kā padomāt, kādi dati tagad tiek vākti par personālu, pieredzi, zināšanām un kā mēs to varam izmantot mācību mērķiem, un, protams, kā aizsargāt, darbinieku profilus. Bet arī, jo tālāk, jo vairāk es redzu, lasu rakstus par to, kā no kursu kataloga, un arī, piemēram, kā piemēru jūs varat izpētīt to pašu kurseru, kursēras mājaslapu un kursu katalogu, jo tālāk, jo vairāk parādās nevis kursa katalogs, tā skaitā ir cilvēki pieraduši, jāizmanto arī kursa katalogs, bet lēnām dažās nozarēs diezgan strauji pārslēdzās no kursu katalogu uz personalizētajiem mācību ceļiem. Un tie personalizētie mācību ceļi tiek veidoti pēc amata, pēc kompetencijām, pēc karjeras ceļa. Un ja jūs paskatīsieties kurseru, Udemy mājaslapi, kaut kā man tā visu laiku ieslēdzās kursemi Udemy, daudz pētu viņus arī. Jo tur ir gan kursa katalogs, gan arī katram kursam ir kompetenču karte, kādas prasmes, kompetences tu apgūsi šajā kursā, un arī atkarība no tā, par ko tu vēlies kļūt, kādu amatu tu izvēlies, un atkarība no tā, kādu amatu izvēlies, tā kā tiek veidotas mācību ceļš, atlasītas prasmes, kompetences, zināšanas, un tiek veidots mācību ceļš no vairākiem kursiem. Un jau eksperti, nemākslīgais intelekts, bet eksperti, un nozares speciālisti ir padomājuši par to, ar ko sākt, kādas lietas jāapgūst pirmkārt, otrkārt, treškārt, un tā tālāk. Un arī, ja runāt par mācību personalizāciju, ļoti svarīgs tāds moments, par kuru daudzi aizmirst, tā saucamie prettesti, zināšanu testēšana pirms es mācos, pirms es uzsāku mācības. Jo atkal viss tie vēsturiskie aspekti, teoretiskie aspekti, var būt pamati, man jau ir zināma, un man vajag konkrētu satura sulu, to gaļu pasaka, to pašu svarīgāko, un līdz ar to visas tās pārējās lietas kādam varētu noderēt, bet izējot cauri zināšanu pārbaudes testam, mēs varam noteikt to zināšanu līmeni, par kuru Sabīna runāja, un teica, un piedāvāt jau studentam jābūt kursu ne no pašas pirmās nodarbības, bet no kuras te, un šeit jābūt atsevišķam punktiņam CRM sistēmā, arī var to personalizāciju izmantot un apmācības, vai microlearning kaut kādus kursus, ieteikumus.
pieslēdz CRM sistēmu. Ja? Izpadoms vai mikroapmācības klāt pie CRM ievietotajā uzdevumā, ja? Arī veicinās to, ka jūs personalizējat apmācības. Nevis, kad pienāks laiks un es iešu un uzzināšu un tur, es nezinu, 2-3 stundas pavadīšu mācību kursā, bet īstajā brīdī, bet, kad man vajag, es varu iemest aci, jāatklāt pie uzdevuma un saņemt tīšu padomu vai mikroapmācības par to, kā aizpildīt kaut kādu veidlapu vai kā atspekot kaut kādus iebildumus, ja, klienta iebildumus, tā tālāk. Protams, pirms tam, ja, protams, tas prasīs milzīgu darbu, apjomu, bet es domāju, ka personāls par to teiks paldies. Un tas mācības, e-mācības, ja, būs nevis kaut kas tāds mākslīgs, ja, kurš tur kaut kur platformā vēl jāatrod laiks, ja, bet tas mācības kļūst par reālu instrumentu, reālu palīgu, ja, tam, lai izpildītu uzdevumu. Un mācības tad arī nekonkurēs ar mākslīgu intelektu, ja, un mākslīgā intelekta halucinācijām, jo piemēram, CRM sistēmā, ja, vai kur jūs strādājat, ir iespējams saņemt uzreiz un tagad uz vietas, ja, atbildīt savu jautājumu. Tā, un tā. Ejam tālāk, un varbūt tāds apkopojums, secinājumi, ja? Respektīvi, par tendencēm var, ilgi runāt. Jau gandrīz stundu es stāstu par tendencēm, ja? Un varētu turpināt, un, protams, tas nav viss, ja? Es speciāli tā kā neveltīju laiku atsevišķiem rīkiem, ja? Jo ļoti strauji mainās, bet tās megatrendi, ja, par kuriem mēs izrunājam, tas ir tās lietas, kuras jau kļūst par tādu obligāto minimumu, ja, izglītībā un e-mācībās. Ja? Un tāds secinājums viens pirmajā vietā, es teiktu, ka jā, mākslīgam intelektam jābūt integrētām mācību ekosistēmā, bet viņam jābūt kā palīgam, nevis tādam aizvietotājam, jo arī strādājot ar uzņēmumu, visticamāk jūs arī esat dzirdējuši, ja, kam es prasu jauni kolēģiem, jau tur ChatGPT. Ja man nav kaut kas skaidrs, es atkal ne pie vadītāja vēršos pēc palīdzības, ja? Es labāk pajautāšu ChatGPT, ātri saņemšu atbildi un cik viņa būs korekta, cik viņa būs pielāgota jūsu kultūrai, darba specifika, liels jautājums, ja? Bet mikro kaut kādas atbildes, jā, protams, mākslīga intelekta palīdzību var saņemt, ja? Un personalizācija, tas nav luksus kaut kāds ekstra fiška, ja, tur kaut kāds knifiņš, ja, bet tā ir tāda reāla nepieciešamība, jo visi ir pārslogoti. Visi ir pārslogoti ar informāciju, un līdz ar to saudzīgi pret sevi, saudzīgi pret darbiniekiem, jā, un starp citu, tālāk vēl runāsim vienu no kļūdām, kur pieļauj, jā, arī satura veidotāji, ka ievietojam visu, kas mums ir par tēmu, jā, bet nevis visu, bet kas ir nepieciešams, jā, un cenšamies maksimāli pielāgot saturu darbinieku vajadzībām, personalizējam saturu, ja, amatam, amatu grupai, atkarīgi no tām, ja, kāds ir tas personalizācijas kritērijs izvēlēts. Labklājība, digitāla higienas prasmes, ja, viens no mācību mērķiem, tas ir tiešām ļoti svarīgs moments. Ja. Un kompetences prasmes, ja, tas ir jauns standarts, ja, kuru ļoti
var atbalstīt ar e-mācību palīdzību. Un vispār, teiksim, e-mācības, tas ir tāds, nu, tiešām veids, kā jūs varat iet līdzi pasaules tendencēm, jā, un visas tās lietas, par kurām būtu tika stāstīts, prezentācija jums arī vidū tas ieraksts būs pieejams, jā, visas šīs tendences jums paliks, bet arī iesaku palasiet, pameklējiet internetā, jo parasti uz gada beigām, gada sākumu, tas tendences par tendencēm tiek runāts, jā. Un e-mācības, tas ir tiešām ļoti labs veids, samērā nedārgs, jā, kā var, teiksim, kā var īstenot, jā, un kā var īstenot šīs tendences, jā, un attīstīt jūsu uzņēmumus. Nu, lūk tā, kā jūs esat dzīvi, ne? Vajadzīga pauzīte. Es jau tā cenšos ātri, bet stunda ir pagājusi. Redziet, cik ātri skrien laiks. Vai ir vajadzīga pauzīte? Tā, jautājums no rītas, kamēr domājat, jā, tad, ierakstiet man lūdzu, jā, jūsu lēmumu. Vai varat ieteikt mācību platformu, ko var izmantot uzņēmējs savu darbību apmācību un palīdz personalizēt kursus? Coursera nav tā, kā vairāk universitātēm. Redziet, Coursera vairāk izmanto universitāšu to saturu, kontentu. Jā, universitātes ļoti aktīvi sadarbojas ar Coursera platformu un ievieto to tur mācību saturu. Bet ļoti daudz es pati studēju Coursera, jā, un es varbūt arī kolēģi atbalstīs mani, jā, kā Coursera ļoti daudz, ļoti tādu praktisku studiju arī uzņēmējiem. Jā, un atsevišķiem amatu grupām. Bet, ja runāt par mācību platformām, tad ir tā, ka, redziet, jā, šīs platformas varētu būt maksas platformas, jā, bet par platformām mums vispār ir plānos vispār atsevišķu tādu pasākumu veidot. Bet ko es gribu teikt, ka Coursērai, edexam, Udemy, cik es atceros, LinkedIn, varu kļūdīties, jā, gandrīz visas mācību platformas tagad pieslēdz mākslīgo intelektu, jā, bet tas mākslīgais intelekts, viņš strādā, viņu jebkurā gadījumā programmē cilvēks, jā, jo mākslīgais intelekts jūsu vietā izveidot personālu, izlemt, vai jums to vajag vai nevajag, es tik varbūt 100% neuzticētos mākslīgam intelektam, jā. Vienalga parasti, teiksim, pat jau, ja platforma piedāvā jums konkrētu, tādu personalizāciju, pirms tam jūs būsiet aicināts aizpildīt tādu, kā anketu, testu, jā, lai saprastu gan zināšanu līmeni, gan vajadzības un tad tur algoritms, kur izstrādāja cilvēki, jā, piedāvās personalizāciju. Bet par platformām, jā, tas ir pavisam tāds, cits laikam pasākums būtu jānorganizē. Tā, nepauzēji, nav vajadzīga. Ajajai, Vladimirs, diemžēl, jā, tā. Jā, uzņēmums nevar ievietot savu saturu Coursērai, tur tiešām pirmkārt tās atlases kritērija, augstā līmeņa, un vairāk Coursēra sadarbojas tiešām ar universitātēm, ar asociācijām, jā, tāda starptautiska līmeņas asociācijā. Bet, piemēram, Latvijas uzņēmums mierīgi var ievietot savu mācību saturu, piemēram, Udemy platformā, LinkedIn platformā, edX platformā.
Jā, tā kā jūs droši varat arī izmantot šīs platformas. Tā, ok, ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Jā, IBM, Google, jā, izmanto. Tā, nu, es neteikšu, ka lielāka daļa pretpauzi, jā, pretpauzi, bet it kā negribās pauzi. Es varbūt, ziniet, darītu tagad tā. Laiks skrien, kam vajag. Jūs droši varat aiziet kafiju paņemt, paņemt tehnisko pauzīti uztaisīt, ja? Bet šī otrā daļa, viņa būs vairāk domāta, nu, kamēr es te tagad pārslēdzos uz nākamo tēmu, ja? Uz nākamo tēmu. Ja negribās tiešām, nu, pēc tam sanāk tā, ka materiāli daudz varam neiekļauties, ja? Nu, tātad. Nākamā webināra tēma būs par tiešām kādas apmācību vajadzības var risināt ar e-apmācībām. Jo šīs jautājums diezgan izplatīts, ja, un kad mēs sākam strādāt ar uzņēmumu, ja, notiek konsultācija, un piemēram, kad es strādāju arī universitātē ar docētājiem, parasti pirmajās tikšanās reizēs tiek prasīts, vai vispār ir iespējams, ja, saturu, viņš ir sarežģīts, jo tāds komplicēts, vai tas ir vispār iespējams realizēt, ja, kursa ideju, kuru mēs pasniedzam platienē, kurā mēs diezgan aktīvi darbojamies praktiski, ja, kad notiek mums diskusijas, un tā tālāk, ja, vispār ir iespējams realizēt, īstenot e-mācību formātā. It īpaši tālmācība. Nu kā bez palīdzības, nu kā bez atgriezniskās saites, ja? Nu, bet pa lielam var, ja? Un es varbūt, šī sadaļa nebūs gara, ja? Bet tomēr es varbūt, dalīšos ar savu pieredzi un kā parasti es atbildušu uz šo jautājumu, jo tomēr tiešām 45 plus, tur krietni plus, jā, realizēta projekti, tā skaitā e-apmācību satura veidošanā, jā, un tālmācības kursos. Un tomēr jau ir, man jau plus minus ir skaidrs, ja, kādas tēmas var risināt ar apmācību palīdzību un kādas tomēr būs mazāk efektīvas, ja, e-formātā nekā klātienes formātā. Labi, tā, praktiskais uzdevums jums. Paskatieties lūdzu, jā, un varbūt ierakstiet čatā ciparus, tām aktivitātēm, kuras pēc jūsu uzskata nevar vai būs grūti, jā, iemācīties e-apmācību formātā, jā. Braukšana ar riteni, matemātika, vai kaut kas tam līdzīgs, finanses, ja? Makramē vai pagatavošana, Jā, redzam, astroloģija, jāpētīt. Nevar un būs grūti iemācīties astroloģiju, astronomiju, kā tur skatīties, braukt ar riteni. Paldies, super, ļoti, 1,5 grūtāk, jā, futbols, super. Jūs esat malači, klausieties, jūs esat malači, kāpēc jūs esat vispār atnākuši, jūs visu zinat. Jā, tomēr pieredze, pareizi. Jā, respektīvi, es, ilgi domāju, kā pateikt, ko var, ko nevar, jā, kur būs rezultāts, kur nebūs rezultāts, jā. Un īstenībā, jā, tad
apvienošu, jā, tālāk sekos 2 slaidi. Respektīvi, kurās tēmās, jā, e-apmācības ir efektīvas. Respektīvi, visas tās jūsu vajadzības, uzņēmuma vajadzības, kur, piemēram, ātri vai lēti jāizskaidro personālam teoretiskie pamati, vai nu kaut kādus modeļus, koncepcijas, jā. Un tur, jā, e-apmācības ir efektīvas, jo ļoti svarīgs ir tā kā temps, kādā iespēja atkārtot, tā personalizācija, jā. Prasmju attīstīšana, piemēram, datu analīze, finanšu plānošana, digitālie rīki, tiek apgūti tālmācības vai e-mācību formātā ļoti veiksmīgi un ar diezgan augstu efektivitātes pakāpi. Ja? Saturs, kur var izmantot video keisus atkārtotai skatīšanai. Nu, tas vīrietis, kurš mazgā traukus, respektīvi, visi video, ja, piemēram, instructional designer speciālistiem, ja, arī ir tāds savs slangs, how to do, ja, kā izdarīt kaut ko, ja, kā man tagad nomazgāt traukus. Lūdzu, paņem video, ja, skaties, atkārto, iepauzē, izpēti, un tas saturs, ja, kuru var ierakstīt un izmantot video formātu, video keisu formātā, ja, tošām arī ļoti tā kā aktīvi tiek izmantots apmācības un ir efektīvs, ja, augsta efektivitātes pakāpe. Jā, visas tās lietas, kur ir nepieciešams individuālais mācīšanas temps, ja, un iespēja eksperimentēt drošā vidē, un respektīvi rīku apgūšana. Rīku apgūšana, kad man ir instrukcija, kad man ir video pamācība, ja, kad man ir rīks, un es varu bezgala trenēties, nu, kamēr man sanāks. Ja. Nu jā, kad mērķis radīt sakotnēju izpratni, ja, vai nu sagatavoties padziļinātajām praktiskajām darbnīcām. Jo, piemēram, teiksim tā, ne visas apmācības arī klātienē tiek organizētas vai tiešsaistē, ja. Piemēram, tiek organizētas ar mērķi, lai pēc tam 100% visi pielieto. Ja, ļoti daudz apmācības notiek apmācību ar mērķi radīt izpratni, ja, vai nu informēt, ja, vai mācību materiālu, ka mēs informējam, ka tā tas process izskatās, tā tas process notiek, ja, informējam, veidojam izpratni un stop. Ja? Par pielietošanu, ja, mēs varam runāt arī un izmantot citus formātus. Ja? Vai nu atkal tā kā būtu padziļinātais praktiskais darbs vai darbnīca, ja? Un pirms tam mēs tā kā arī sagatavojam materiālus, ievietojam e-vidē, un katram ir piekļuve, un sev ērtajā laikā, tempā, ja, cilvēks varētu izskatīt un iemācīties, ja, tās svarīgākas lietas. Ja. Nu, un kad nepieciešama atkārtojumā apmācība, nu, respektīvi, viss tas darba drošības lietas, vai, nu, kā jūs domājat, viss izplatītākais pasūtījums e-kursu vai e-materiālu izstrādātājiem ir par kādu tēmu? Nu, personāla daļas vadītāja, speciālisti. Bravo! Onboardings, jā. Jo katra mainība cilvēki ienāk un jābūt vienam kādam, kurš tikai kā papagailis, jā. Atkārto viņu to pašu. Līdz ar to onboardings, darba drošība, tas ir tās lietas, kuras notiek nepārtraukti. Ja? Instrukcijas arī tā skaitā, instrukcijas procesi. Ja, instrukcijas procesi un respektīvi matemātikas piemērs, ja, tā kā instrukcijas procesi, kad tev jāizpēta, kad jāpievērš uzmanība apmācības ļoti labi tiek ar to galā. Nu, lūk, bet arī ir tāds,
Kaut gan viss ļoti strauji mainās. Jā, bet es tagad veidoju šo saturu un tā kā rakstu un pati sev saku, Lena, jau nav tā, jā. Bet vot, kad nepieciešama intensīva sociāla miedarbība, komandas darbs, diskusijas, grupu dinamika un. Bet visticamāk esat dzirdējuši par Miro tāfeli, jā, dashboardu. Miro tāfelēm, jā. Brīnišķīgs rīks, brīnišķīga e-vide, jā, tur diskusiju, komandu, grupu, darbu organizēšanai. Jau ir, jā, un turpina attīstīties arī tādi rīki, jā, bet tomēr tiešām intensīvi, lai arī redzētu tur svarīgi redzēt, teiksim, katra kursa dalībnieka varbūt tur emocionālo stāvokli, jā, uzreiz sniegt atgrieznisko saiti, jā, vat ātrāk, uzreiz pēc fakta. Bet tur e-apmācībās pat ar mākslīga intelekta palīdzību vēl neiet tik labi, kā varbūt klātienes semināros, jā, vai pasākumos. Jā, kad apmācība, piemēram, ietver arī praktiskus, tur fizisku, manuālu darbību, jā. Kaut gan, es uzrakstīju, kaut gan nesen man bija pieredze, pagājušajā gadā nesen, bija sadarbības pieredze ar vienu Latvijas tehnikumu, jā, kuri gatavo mēģinātājus. Un tur jau ir rīks, jā, ar kuru palīdzību var trenēt roku, kā metināt, jā, tur metālu, parādās arī tādi risinājumi, jā. Lūk, bet atkal, teiksim, tad, kad svarīgi saņemt tādu ātru atgrieznisko saiti un svarīgi tiešām, teiksim, roku kustības, jā, tur es nezinu, kaut kādas nianses, tomēr e-apmācības, prasīs daudz laika, jāizskaidrot e-formātā nekādu klātienē parādīt un ar ekspertu palīdzību, piemēram, to pašu roku, tiešām pagriezt tā, kā vajag, jā, lai ir pareizi. Jā, un joprojām ir daļa darbinieku amatu, jā, kur varbūt tā digitāla prātība nav tik augstā līmenī, jā, tik augstā līmenī, un līdz ar to tik līdz, kāda, piemēram, kāds darbinieks, kurš strādā būvēt ceļus, jā, un tā tālāk, kurš nesēž pie datora, jā, kad, ja mēs viņam pasakām, ej tagad, izmācies tur mūsu mācību platformā, priekš viņu tas ir papildus stress, nenormāls stress, jā, un šeit tiešām jābūt ļoti uzmanīgiem, jā, lai piedāvātu šai amatu grupai, jā, apmācības e-vidē. Tomēr ir amatu kategorijas, un ne tikai tāpēc, ka zema digitāla prātība, jā, bet vispār, kur varbūt ir vērts tiešām organizēt klātienes nodarbības nekā e-apmācības, jā. Jo kādreiz atceros mazumtirdzniecības uzņēmumā, kad strādāju, jā, tā kā pārdevēji, viņi strādā zālē, jā, pa kuru laiku, kurā brīdī viņi studēs, jā, un es atceros, ka mēs speciāli kad organizējam tādu mācību klasi, ne katrā veikalā, jā, bet ar mērķi, kā, ne katru brīdi, jā, ir pilns veikals ar pircējiem, lai tu varētu tā kā apsēsties un iziet cauri par darba drošības instruktāžai, piemēram. Lūk, bet arī kā risinājums, jā, tā, varbūt es tā skaļi pateicu, ka apmācības nav efektīvas, bet kā alternatīvu var izskatīt arī hibrīdu formātu izmantošanu. Jā, atcerieties tā personalizācija, jā, ka mēs varbūt to teoretisko daļu mēs paņēmam e-vidē, ar e-mācību palīdzību, jā, bet visas tās komunikatīvas lietas atstrādājam jau klātienē. Un tas prasīs mazāk laiku, mazāk resursu, jā, prasīs tur organizēt, panākt, lai visi tiešām izmācās un iemet aci varbūt mācīt materiālos,
jā, bet tas ietaupīs darbinieku laiku, resursus, jā, un rezultāts būs labs. Rezultāts būs labs. Jā. Nu, lūk, tas arī ir viss, ko es gribēju pateikt par apmācību vajadzībām. Ja? Protams, šī tēma ir arī ļoti plaša, ja? Un tur jārunā un jāsāk varbūt arī, ja ievest, ja? un izskatīt iespēju, ja? Kā tad apmācību vajadzības mēs varam risināt ar e-apmācībām, ja? Tad ir vērts sākt ar mācību to stratēģiju, struktūru, sistēmas, analīzi bet par to varbūt semināru noslēgumā. Ja? Bet es teiktu, jo tālāk, jo lielāks tāds tēmu un jautājumu un vajadzību klāsts, lielāk mēs varam tiešām tā kā organizēt, un izveidot gan mācību vidi, gan mācību saturu tā, lai cilvēks varētu iemācīties un mācības nebūtu tikai tāds keksīts. Tikai tāds keksīts. Nu, lūk, varbūt ir kaut kādi jautājumi par šo tēmu. Jo tālāk kļūdas trešā, pēdējā. Vai nu viss skaidrs? Nu, būt, jā, domāju, tā vai nu viss skaidrs, vai nu nemaz nav tik skaidrs. Labi, paldies, Liena, paldies. Un tad, nu jā, arī no pieredzes var būt dažas lietas, ja jūs nodarbojaties ar apmācībām, vai mācību satura veidošanu, un arī pasniedzat, un vai nu arī plānojat ievest apmācības savā uzņēmumā, tad tālāk sekos tās kļūdas, kuras uzņēmumi pieļauj ieviešot apmācības. Fokusēšos tomēr vairāk uz saturu, jo, kā arī bija gaidāms, ka vairāk tomēr būs HR nodaļu pārstāvji. Nu, lūk, respektīvi, ar ko jāsāk? Īsi, ātri, teorija. Ir pedagoģija, ir andragoģija. Mēs visi izgājām cauri pedagoģijai. Mēs mācījāmies skolā, augstskolās, vēl joprojām strādā pedagoģiskie principi, mācīšanas principi, bet par andragoģiju nemaz nav dzirdējuši tik daudz cilvēki, cik ir dzirdējuši par pedagoģiju. Tā kā, ja neesat dzirdējuši, piefiksējiet, pameklējiet, iegooglējiet, tā kā andragoģijas mācīšanas principi, ir vērts paskatīties, jo, redziet, situācija ir tāda, ka pieauguši mācās ne tā kā bērni. Pavisam ne tā. Un ja mēs ekrāna kreisajā pusē, mēs redzam, kā mācās, un kāda principi, un kā mācās bērni, tad, ja mēs paskatīsimies uz to, kā mācās pieaugušie, tur, mēs jau neesam tik, jo tālāk, jo vairāk, un pateicoties arī mākslīgajam intelektam, jo tālāk, jo vairāk, mēs jau vadam un novērtējam savu mācīšanos procesu, mācīšanos. Jo, redziet, ja bērns nezina, kas viņam jāzina tur matemātikā, jāapgūst matemātika, tad šeit ņemot vērā savus karjeras plānus, iepriekšējo pieredzi, es jau zinu, kas man ir vajadzīgs, kādu zināšanu trūkst, ko no manis prasa vadība, tā tālāk. Mēs ļoti svarīgi, ko mēs pieaugušie atšķiramies no bērniem, ar to, ka mums ir pieredze. Mums ir pieredze. Darba pieredze, dzīves pieredze, mācīšanas pieredze. Un mēs jau varam salīdzināt bērnam reizēm lielākai daļai, ir īpaši, ja viņš mācās visu
tur vidusskolas to kursu apgūst vienā skolā, nav ko salīdzināt. Kaut gan arī skolotāji atšķirās. Jā, pie viena visi mācās, pie kāda cita ne. Jā? Bet pieaugušie, jā, tiešām izmanto savu pieredzi un kļūdas. Ja tur bija parāk daudz teorijas, un es redzu, ka nu šeit atkal sākās, ja? Nu, tad tā motivācija krīt, un pacelt viņu būs diezgan sarežģīti. Ja? Ja runāt par motivāciju, bērni mācās, ja prasa skolotājs, ja? Mēs mācāmies pieaugušie, jo mēs vēlamies mainīt kaut ko savā dzīvē, jo prasa darba vidi, ja? Un mēs mācāmies, lai risinātu problēmu, vai jo mēs vēlamies labāk pelnīt, vairāk pelnīt, jā, lai dzīvotu labāk. Un mēs esam iekšēji motivēti. Nu, lielāka daļa, jā, lielāka daļa. Ir īpaši, kad paši pērkam, jā, un paši pierakstamies, nevis kāds pierakstās, jā, piedalīties webinārā, jā, mēs esam iekšēji motivēti. Ja? Jo nu, saprotam, ka varbūt šī informācija, ja, kuru es šodien uzzināšu, man noderēs manā darbā. Nu, lūk, tāpēc iesaku paskatīties, kā mācās pieaugušiem, ja, un papētīt andragogijas principus, bet arī ņemot visu iepriekš teikto, ja, mēs tagad pārslēdzamies un pārējām pie kļūdām. Ja. Un, respektīvi, pirmais tāds ļoti svarīgs moments mācību mērķiem. Nu, bet tiksiet atklāti, varat nerakstīt pat čatā, vat sev atbildiet atklāti. Kad jūs veidojat saturu, mācību materiālu vai kursu, vai jūs tiešām tā riktīgi pārdomājat kursa mācību mērķus, mācību rezultātu. Jūs zinat un apzināties, ko spēs, ko zinās, ko spēs, vai kas jāzina, kas jāspēj, kā jāprot darbiniekam pēc šī kursa. Mēs tagad runājam par jebkuru kursu. Ja? Vai jūs kā organizētāji, mācību kursu iepirkēji, veidotāji, ja, cik daudz uzmanības jūs veltat mācību mērķiem? Jo, redziet, šis ir ļoti tāds būtisks aspekts, jo, redziet, mācību mērķis ietekmē visu. Atkarīgi no tā, kādu rezultātu mēs vēlamies sasniegt, ja, ar mācību kursu palīdzību, jo mācību kurs, tas ir instruments, tas ir rīks, ar kuru palīdzību, jā, mēs sasniedzam rezultātu. Līdz ar to, jā, kursu learning outcomes, jā, tas ir mūsu viss. Tad jāsaprot, kā, atkarīgi no tā, kāds ir mācību mērķis, jā, būs atkarīgs mācību formāts, e-apmācības, klātienes apmācības, jauktās, jā, blended learnings, vai vēl kādu formātu mēs izvēlēsimies. Kāds saturs tur būs? Ir nepieciešama teorija, vēstures pārskati jā, vai nu konkrēti pa tēmu. Jā, kādas metodas mēs izmantosim? Būs, nebūs vajadzīgi uzdevumi. Kādi uzdevumi? Kāda veida uzdevumi? Respektīvi, mērķis ietekmē kursa saturu. Jā, kursa saturu uzbūvi, mācību vidi. Jā, tāpēc tas mērķis, tas ir pats sākums, ar ko viss sākās. Nu, un tagad bišķi tā paspēlēsimies ātri, ja? Bieži vien izvēlētais, kursa izvēlētais formāts neatbalsta mācību mērķi, ja? Un, piemēram, ja jums vajadzētu izveidot saturu, kursu, ja, kura mērķis, kursa beigās students prot izmantot, piemēram, kaut kādu X rīku. Spēj, tur tiešām
tur kaut kā CRM sistēmā, ja, CRM sistēmā ievietot uzdevumu vai kartiņu vai vēl kaut kādu rīku. Nu, kādu saturu, kādu formātu jūs izvēlētos? Ierakstiet varbūt čatā. Nu, kas pirmais nāk prātā? Mēs tagad, nu, tā kā nav mērķa, man tā kā, noķert, piekert, jā, kā tās. Nu, ir kāds drosmīgs. Students pēc kursa apgūšanas, students prot izmantot MS Teams programmu, tā video, ja rīks digitāls, tad praktisko apmācību ar kādu praktisku uzdevumu, vai nu video, jā, instrukcija vai manuāls. Paldies, kolēģi, paldies, ka jūs esat tik atvērti. Video, super. Ok, labi, tad ejam tālāk, jā? Nu jā, tas video nav slikts, uzreiz pateikšu, bet reizēm, ar ko es sastapos, jā? Reizēm ir ierakstīts garš video, jā? Par prasmēm, jā, un no A līdz Z ir parādīts viss process. Ar tādu domu, ka, nu, ja vajadzēs, iepauzēsi, jā, paskatīsies no jauna, un būs viss kārtībā. Kā, atkarība no tā, kāds ir mērķis, jā, un šeit arī jūsu atbildes arī, nu, nevis pareizās, bet ir ok, jā, tad interaktīva instrukcija der. Screencasts, jā, ekrāna ieraksts, jā, kur tiek demonstrēts, kāda funkcija, piemēram, strādā, jā, vai mikrovideo, jā, formātā izstrādāts video, demonstrācijas solis pa solim, neliela praktiska uzdevumi ar atviņas saita. Jā, bet joprojām redzu uzņēmumu intranetos ievietotus tur 3-4 stundu webināra ieraksts, kurām aicinātais eksperts stāsta, jā, tur to pašu rīku, kā viņu izmantot, kā te var pieslēgties, kā tur var pārslēgties, un ieraksts paņemts un ievietots. Tas nav apmācības, kolēģi, ja? Tas nav apmācības. E-apmācības, jā, ir tas ar zaļo, jā, ir atzīmēts. Labi, skatāmies tālāk. Informācijas pārslodze arī. Mērķis nosaka, jā, kā parasti notiek, jā, saliekam visu, kas mums ir. Jā, saturs, kurs tiek veidots no tā, kas mums ir, nevis no tā, kāds ir mērķis. Nevis no tā, kas ir mērķis, jā. Un tad arī veidojās, jā, tāda situācija, kā parādās teorija, parādās tur kaut kāda vēstures apskati, jā, tur terminoloģijas pārskati. Un, nu, viss ir ievietots, jā, ar mērķi, nu, gan jau noderēs, jā. Vai nu arī, teiksim, pasniedzējs vai eksperts, jā, jo viņam pieredze taču liela, jā, tad viņš arī tā kā cenšas, nu, arī gan šī informācija vajadzīga, gan arī vajadzētu arī par to pastāstīt, par to nebūtu slikti, ja viņi zinātu, jā. Un vēl bija tāds gadījums, jā, un tad arī to izstāstīsim, jā. Bet, respektīvi, jā, es parasti iesaku, jā, veidojot saturu visu laiku, katru soli, salīdzināties ar kursa mērķi, nodarbības mērķi, jā. Un, jā, nu, tā saucamais obligātais minimums. E-vidē cilvēkam noturēt cilvēka uzmanību ir sarežģītāk, daudz sarežģītāk nekā klātienē. Nu, es parasti arī apmācības saku, nu, klātienē jūs esat auditorijā, durvis ciet, nu, kur tu liksies, jā? Tā kā, nu, paņemt tālruni, nu, jau tā nav pieklājīgi, iziet ārā, arī nav pieklājīgi, jā? Bet sežot viens mājās vai pie darba datora, jā, es varu arī paralēli tur klausīties un pildīt kaut kādu atskaiti. Vai nav tā bijis? Ir tā bijis, jā? Nu, lūk, tāpēc labāk izveidot vairāk un mazu kursu, jā?
nekā ievietot vienu lielu un ar 101 nodarbību vai tēmu, apakštēmu kursu, jā, kur atkal var visu atrast, bet ticiet man, neviens nemeklēs. Bet tā kā, jā, saturs neatbilst mācību mērķim, tad svītrojam ārā. To nevajag. Jā, 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 laiks skrien, skatāmies. Vēl diezgan izplatīta kļūda, kā, piemēram, tas pats mērķis. Students prot izmantot rīku tādu un tādu. Jā? Pēc kādiem kritērijiem jūs vērtētu vai atkal zināšanu pārbaudes veidu, kādu jūs izvēlētos? Zināšanu pārbaudes veidu vai vērtēšanas kritērijus, pat kursam, kura mērķi students prot izmantot rīku X. To pašu, es nezinu, CRM sistēmā ievietot uzdevumu vai pievienot agentu, kontragentu. Tā, uzdevumi konkrētai rīkām. Bet, ko mēs parasti redzam? Tests. Nes kāpēc pēkšņi parādās tests. Vai no skolas laikiem jau iemācīts, ka tikai tests? Vai nezinu, bet tests, un tur parādās definīcijas, bet it kā tas tests, jā, tas ir gandrīz vai vienīgais tā kā zināšanu pārbaudas veids, jā. Tests nav tas īstais variants, jā. Super, redzu, jā, mēs domājam līdzīgi, jā. Pareizāk būtu tiešām, ja mērķis, ka viņš prot, viņš dara, viņš tur darbojās. Tad gan uzdevumiem, gan zināšanu pārbaudu veidam, jā, jābūt tiešas darbības demonstrējumam. Un kā arī jūs pareizi ierakstiet, jā, lūk, šeit ir arī parādi. Bet, diemžēl, tas tests, katras tēmas beigās tests. Katra kursa beigās tests. Noskaties prezentāciju, nokārto testu. Bet tests pārbauda zināšanu, nevis prasmes. Ja? Un lūdzu, vai vispār nevajag testu, vai vispār izslēgt zināšanu pārbaudas, organizēt. Labāk vispār neorganizēt nevis tekstu, vienkārši terēt savu un savu darbinieku laiku. Jā, un testu vieglāk automatizēt, jā, un gatavi šabloni, jā, bet pēc tā mēs brīnamies, jā, un kas nav tur attīstības speciālisti vai HR vadītājs, kad mums uzņēmumā darbiniekiem neiet apmācības. Viņi tomēr tā kā izvēlās labāk klātienes, jā, apmācības. Kāpēc? Tāpēc, kā pēc antropoloģijas principiem, kolēģi, atceraties, jā, ļoti svarīgi, lai tas gan saturs, gan aktivitātes, jā, atbalsta mērķi, rezultātu. Nevis mācos, tāpēc, ka jāmācās, jā, bet es mācos, tāpēc, ka no manis prasa rezultātu. Jā, un tāpēc arī, tas tests, nevienmēr, jā, un tas nav labākais risinājums. Tā, un tad, tas bija tāds viens kļūdu tāds kopums. Un tagad par mērķa auditoriju. Jā, reizēm, kad es prasu, kam šīs kursus domāts, atbilde seko visiem uzņēmuma darbiniekiem. Ja? Visiem nozīmē nevienam.
Ja? Jo nu, tas ir atkal tā kā tas produkts, kurš der visiem, neder nevienam. Ja? Līdz ar to tiešām ļoti svarīgi, ja jūs veidojat kursu, ņemot vērā mērķa auditoriju, ņemot vērā digitālo prasmju novērtēšanas rezultātus. Ja jūs tomēr neignorējat andragogijas principus, un vēlreiz šeit viņus atkārtoja, ka pieaugušie mācās, ja saprot praktisko pielietojumu. Nu, praktiski, kur es pēc tam to testu vai tās zināšanas, es tagad atcerēšos kā es to varētu pielietot savai reālajai dzīvē, un kā mācību materiālu piemērus, es varu saistīt ar savu pieredzi, darbu pieredzi, Nu, lūk, arī nezinām sagatavot to zināšanu līmeni, auditorijas fona zināšanas, to sauc par fona zināšanām, Vai esmu kaut ko dzirdējis, neesmu kaut ko dzirdējis par šo jautājumu. Ja es katru gadu kārtoju vienu un to pašu reizi kursu un testu, darba drošības testu, un tur nekas nemainās, vai tad varbūt sajūsmā, tādas aktivitātes. Es jau visu zinu, tad pievienot vismaz kaut ko, jaunu, lai man būtu motivācija un interese apgūt, Uzdevumi neatbilst auditorijas profesionālai pieredzei. Nevis piemērs, nevis uzdevuma dēļ, bet kā tas uzdevums tiek saistīts ar manu profesionālu pieredzi vidi, darba vidi, un saturs nav pielāgots auditorijas mācību stratēģijai, vai, piemēram, visas nodarbības tikai teksta formātā, vai prezentācija, vai atkal video. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri labprāt lasītu, kuri varbūt atkal tur nevis lasītu, bet skatītos. Un līdz ar to, kad mēs veidojam mācību materiālus, ir svarīgi to multimodalitāti ievērot, kā vienas nodarbības vai tēmas ietvaros materiāli sagatavoti dažādos formātos. Ja vajag, es lasu, ja vajag, es skatos, vai daļu es lasu, daļu skatos, tas mums palīdz arī gan uzmanību noturēt, gan iesaistīt vairāk mācību procesā, un arī tā kā, mēs zinām, kā darbojas smadzenes, smadzenēm arī vajag visu laiku, lai notiktu pārmaiņas, ekrānā, un ir tikai teksts, tikai video 3 stundas, pat 15 minūšu, tikai video, nekas klāt, nekas nav pierakstīts klāt, noskaties video, priekš kām, kāpēc, ko tas man dos, ar kādu mērķi, ko es tur uzzināšu. Nulle informācijas. Noskaties video. Liels jautājums, vai es gribēšu to video noskatīties. Lūk, Tātad, par mērķa auditoriju. Tātad, ir tādi jautājumi, vai piedomājat, cik labi jūs pārzināt savu mērķa auditoriju un mērķa auditorijas vajadzības. Un tās tēmas, par kuriem jūs veidojat apmācības, viņas ir nākušas no vadītājiem, uzņēmumu vadības, vai tika ņemtas arī personāla vajadzības. Visbiežāk uzdotie jautājumi. Kas tiek meklēts, kas tiek jautāts personāla daļai par atvaļinājumiem, kas joprojām nav skaidrs kaut kādā jautājumā. Lūk, un kāda ir tā kā kursu kataloga izveidošanas stratēģija. Lūk, un tad daži ieteikumi, rekomendācijas, kā, sāciet ar analīzi, nevis platformas vai satura izvēli, Tātad izanalizēt mērķa auditoriju,
Noskaidrojot, kāpēc vispār uzņēmumam vajag e-apmācības, jā? Kāds mērķis, ko jūs vēlaties panākt, kā jūs pēc tam mērīsiet, jā? Obligāti analizēt mērķa auditoriju. Jā, kāda mācība pieredze? Es jums arī prasīju, vai ir, nav, jā? Ja ir, tad ir ar ko salīdzināt. Tad, jau tā kā nedrīkst kļūdīties. Ja laika resursi, ja visi noslogoti, jūs ražojat un ievietojat mācību platformā vai internetā 4 stundu garas webināru ierakstus, tad, tad mēs necienam, jā, mūsu kolēģu laiku. Jā, kāda ir profesijas specifika, priekšzināšanas, digitālas prasmes, tā tālāk. Respektīvi, protams, to mērķa auditorijas analīzes kritēriju daudz vairāk. Arī ļoti svarīgi ir definēt konkrētus mērķus. Ja? Un parasti arī es rekomendēju, ja jums varbūt nav ļoti liela pieredze mācību kursu izstrādē, ja? Izvēlieties iteratīvu tādu pieeju. Ja? Tad prototīps 3-5 ekrāni, 2-3 nodarbības. Parādam kolēģiem, iztestējam, klausamies, ko viņi saka, patīk, nepatīk, pa garu, par īsu, uzrunas stils nepatīk, pārāk teoretiski, pārāk sausi, vai saņemiet atgrieznisko saiti, un tikai tad, tad attīstiet visu, vai modulī, vai veidojiet pēc tāda paša principa visu kursu, un teiksim, kurs top menedžeriem, viennozīmīgi, ir pasniegšana, ir materiāli un uzrunāšana, viņam obligāti jāatšķirās, no kursa, kurš ir veidots, piemēram, tiem pašiem pārdevējiem. Ne tāpēc, ka kāds ir gudrāks, labāks, sliktāks, vienkārši labajā pusē, priekšzināšanas, laika resursi, mācību pieredze atšķirās. Mācību pieredze atšķirās, un tas ir ļoti būtisks kritērijs. Ļoti būtisks kritērijs, Tā, un kad veidojam saturu, mācību mērķis pirmkārt, un otrkārt, blakus sēž jūsu darbinieks, un kritiski skatāmies uz to saturu. Un esam jautājam sev kā darbinieks darbiniekam, ko tas man dos? Un kā lietošu darbā? Ja tur parādās kaut kādas teorijas vai atkal tur kā noteikumos izpētiet, var taču izvilkt, paņemt tas svarīgākas lietas un ievietot, Kā es to lietošu darbā? Un kā es zināšu, ka es to protu? Un kā? Ar uzdevumu palīdzību, lai es varētu pārliecināties, ka protu, atceros to ceļu, kā arī kādreiz funkcionāli, Ļoti svarīgi arī atcerēties par lietotāju pieredzi. Kolēģi novērtēs, pat Moodle vidē, kurā mēs universitātē strādājam un izmantojam, pat Moodle vidi var izveidot tiešām diezgan interesanti, vizuāli pievilcīgi, un navigāciju intuitīvu, loģiku, vai kursa loģiku, vai vispār izveidot tādu loģisku struktūru. Tas taču nav atkarīgs no platformas, tas ir atkarīgs no jums, no jūsu uzņēmuma struktūras, uzņēmuma vajadzībām. Izmantot īsus moduļus, tur tiešām, teiksim, viena nodarbība, 7, 15 minūtes. Lai es varētu tiešām tā kā paņemt un vismaz satura vienai satura vienībai iziet cauri. Lūk, un ja ir iespējams atgriezniskā saite, tālmācības kursos to var būt mazāk,
mēs varam nodrošināt, jā, bet arī ar chatbotu palīdzību, ar mākslīga intelekta palīdzību, es ceru, ka mēs arī nākamajā gadā universitātes vai profesionālas pilnveides akadēmijas tālmācības kursos mēs arī tā kā iestrādāsim tā tūlītēju atgrieznisko saiti. Nu, lūk, un jā, analizēt rezultātus, uzlabojot kursus, jo neviens kurs nav pabeigts uz mūžu. Jā, nu, tā tas ir. It īpaši, ja mēs atgriežamies uz pašu semināra sākumu, pirmais trends, mākslīgais intelekts, saturs ātri noveco. Pārskatīt kursa saturu, nu, reizi gadā būtu ieteicams. Jā, tas prasa resursu, laika resursus, tur naudas resursus, bet tad arī jūs tā kā varat garantēt kvalitāti. Nu, lūk tā. Jā, redzu jautājumu. Tā, manā tāda, viss, ko es gribēju pateikt, gandrīz viss, jā, ir pateikts. Ja ir jautājumi droši, tad kāds ir jūsu viedoklis par pieaugušas spēļošanu gamifikāciju? Jā, gamifikācija, jā, tā ir tāda tendence, nu, jau sen, un gamifikācijas principi, nu, viņi jau pārdzīvoja, laikam, to pašu savu, nu, izkrita man no galvas vārds, jā. Gamifikācija paliek aktuāla, bet pārāk aizrauties ar gamifikācijas principiem es neieteiktu. Uzpaldies, jā, paldies, Jāzeps. Ļoti vietā, jā. Redziet, paldies, Ingrīdi, jā. Tad redziet, par gamifikāciju, jā, tas ir, nu, tiešām atsevišķi varbūt tāda webināra jautājums, jā. Bet, redziet, vienu brīdi bija ļoti populārs, jā, populārs šī metode un tāda iespēja, jā, bet, diemžēl, ne visi izprot gamifikācijas būtību un mērķi. Un aiziet spēļošanās, jā, un nevienam nevajadzīgu punktu krāšanā, jā, bet kāds mērķis, kāds rezultāts? Iesaistīt, panākt, kā absolvēs kursu, nu varbūt, jā, tāpēc, kas attiecās uz gamifikāciju, nu, liels man jautājums, vai viņš ir tik, šis trends, nu, viņš jau reāli nav tik aktuāls, bet gamifikāšanas vai spēļošanas tās mehānikas, jā, scenārija, un joprojām eksistē e-mācības, un ja pareizi izmantot, tad kāpēc nē, jā, tad kāpēc nē? Tā, kur mēs... Nu, simulācijas nav tas pats, jā, simulācijas nav tas pats, kas spēļošanas, jā, un tad par jā, par gamifikāciju laikam atbildēju. Aha, paldies, Ingrīda, ka šo to galvā sakārtoja. Par simulācijām, nu, atkarība no tā, kāds ir mērķis. Jo reizēm tiek ieguldīts milzīgs darbs, esmu redzējusi kursus, ja? Milzīgs darbs, simulācijas, nu, teiksim, pārdevēju sagatavošanai, komunikācijas prasmes un ieguldīts milzīgs darbs, milzīgi resursi, ja? Bet atkal tā atgriezniskā saite no studentiem, jā, ka, nu, mākslīgas situācijas, un to mēs arī, nu, dzirdam arī tur Latvijas nodarbībās, jā. Es izmantotu simulācijas kā tādu sagatavošanas, nu, tiešām jauktām apmācībām, kā sagatavošanas, nevis kā atsevišķu tādu gatavu kursu un tādu noslēgtu, jā, moduli, kā izspēlēju simulācijās, jā, nu tā kā es malicis varu, jā, jo tās pašas simulācijas,
aviācijā, ja? Pilotus arī ar simulāciju palīdzību apmācīja. Jā, viņi tur trenējas, der ļoti labi, ir ok, bet vienalga ir nepieciešama prakse reālajā dzīvē. Un apmācības, ja? Un blakus cilvēks, kurš vienalga tā kā, ja kas pārņems, ja? Pārņems vadību un ja kas palīdzēs, sniegs atgrieznisko saiti. Jā, vēl kaut kāda, varbūt vēl ir jautājumi. Jā, tad tāds, tā, kā mēs samazinām pretestību? Tā arī samazinām. Kā mēs saprotam, kāda ir mērķa auditorijam, kam domāts kurs, ja? Un līdz ar to tā saturu mēs ļoti šķirojam, ja? Atbilst, neatbilst mācību mērķa sasniegšanai. Mēs ļoti aktīvi izmantojam uzdevumus, ja? Praktiskus uzdevumus. Ar atgrieznisko saiti, bez atgriezniskās saites. Testus arī izmantojam, ja? Bet arī ļoti uzmanīgi skatāmies, vai ir vietā. Ja? Mēs cenšamies ievērot arī mācīšanās pieredzi, mūsu studentu mācīšanas pieredzi. Ja viņi ir studējuši un mēs meklējam un ieviešam tur dažādus knifiņus, ja? Kuri palīdz panākt to, ka es gribu paskatīties, kas būs nākamajā nodarbībā. Ja? Mēs nerakstam garus video, mēs pasniedzam informāciju dažādos formātos, mēs daudz ko darām. Jā, paldies, Vladimirs. Paldies.